meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja dari to kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojas pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan Atverot Bībeli sākumskolas vecuma bērniem. Šis būs A gada 1. ceturkšņa Mans mīlošais Dievs 2. nedēļas lasījums. Ceturtdiena. Dievs radīja Ievu. Tavas grāmatas 18. lapas pusē es redzu Ēdenes dārzā uzzīmētu kādu skaistu pāri. Vai zini, kā viņus sauc? Jā, tie ir Ādams un Ieva. Lasīsim šodienas stāstu. Bībele saka, cilvēks nosauc vārdā visus lopus, visus putnus gaisā un visus lauka zvērus, bet viņš neatrada palīga, kas viņam atbilstu. Ādams noteikti domāja, kāpēc nav neviena viņam līdzīga cilvēka? Dievs jau bija ieplānojis atbildi. Kādu pārsteigumu Dievs bija sagatavojis Ādamam un kā tas notika? Par to lasīsim 1. Mūzes 2. nodaļas 21. un 22. pantu. Un Dievs tas kungs lika cietam miegam nākt pār cilvēku, un tas aizmiga, un viņš izņēma vienu no viņa ribām, aizpildīdams vietu ar miesu. Šo ribu, ko viņš no cilvēka bija ņēmis, Dievs tas kungs izveidoja par sievu un pieveda to pie cilvēka. Dievs atkal izmantoja rokas, lai radītu kādu pēc sava tēla. Viņš lika Ādamam iegrimt mierpilnā miegā, un tad uzmanīgi atvēra tā sānu, izņēma vienu ribu un liegām kustībām izveidoja no tās sievieti. Viņa bija cilvēks, gluži kā Ādams, tomēr atšķirīga. Dievs bija paredzējis, lai viņi abi vienmēr būtu kopā. Dievs aizveda Ievu pie Ādama, tad pamodināja Ādamu, bet pats atkāpās, lai noraudzītos, kas notiks. Ieskatoties Ievas spulgajās acīs, Ādama sirdi piepildīja mīlestība. Cik skaistu pārsteigumu Dievs viņam bija sagādājis. Ādams pieņēma Ievu kā savu īpašo draugu, ar kuru kopā smieties, ar kuru sarunāties un kuram uzticēt savas sirds domas. Ādams nevarēja sarunāties ar dzīvniekiem, bet vienmēr varēja sarunāties ar Ievu. Valoda un vārdi ir viena no Dieva dāvanām, jo mēs esam radīti pēc viņa tēla. Sarunājoties varam iepazīt citus cilvēkus, saprast viņus un iemīlēt. Drauga laipnie vārdi var kliedēt vientulību un palīdz sajust atbalstu, tāpat kā tas bija Ādamam ar Ievu. Ko par laipniem vārdiem saka Bībele? To izlasīsim Salamana pamācībās 16. nodaļas 24. pantā. Laipnīgas runas ir kā medus kāres, tās nomierina dvēseli un atspirdzina kaulus kā zāles. Nākamreiz, kad baudīsi medu, atceries par laipnajiem vārdiem, kuri arī var mūs darīt laimīgus un veselus. Padomā un pastāsti. Kurš tev saka laipnus vārdus? Kā tas liek tev justies? Ar ko tu šodien varētu dalīties laipnos vārdos un kā? Dievs padarīja Ādamu un Ievu par īpaši tuviem draugiem, kuri vienmēr bija kopā.
Abi cilvēki, vīrietis un sieviete, tika izveidoti pēc viņa tēla un līdzības, un bija unikāli, un tos abus vienoja mīlestība. Tā kā esi dzirdējis visu šodienas lasījumu, vari atzīmēt kvadrātiņu lappuses augšpusē, bet tagad klausīsimies un dziedāsim atmiņas panta dziesmu. Cilvēku pēc sava tēla, pēc Dieva tēla, viņš to radīja. Vīrieti un sievieti viņš radīja. 1. Mūzes 1:27. Un Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla, pēc Dieva tēla, viņš to radīja. Vīrieti un sievieti viņš radīja. 1. Mūzes 1:27. Laiks lūgšanām. Pateicies Dievam, ka viņš ir devis tev draugus un ģimeni, lai tevi iepriecinātu. Lūdz, lai viņš palīdz tev teikt labus vārdus tiem, kas varbūt jūtas vientuļi.